2026. gadā nodokļu ieņēmumi prognozēti 16 miljardu eiro apmērā. Šie līdzekļi tiek ieguldīti sabiedrībai būtiskās nozarēs, piemēram, sociālajā aizsardzībā, veselībā, izglītībā, drošībā un ekonomikas attīstībā. No kopējiem nodokļu ieņēmumiem 37% veido valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, tostarp iemaksas pensiju otrajā līmenī. Pievienotās vērtības nodokļu ieņēmumi veido 27%. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis, ieskaitot valsts un pašvaldību daļu, veido 18% no visiem nodokļu ieņēmumiem, bet akcīzes nodoklis 9%. Uzņēmuma ienākuma nodoklis veido 4%, pārējie nodokļi 3% no kopējiem ieņēmumiem. Nekustamā īpašuma nodoklis 2%. Katrs nodokļos samaksātais eiro ir svarīgs, jo tas palīdz nodrošināt valsts pakalpojumus un iedzīvotāju labklājību.